don't take no L. Vasili, un dēļ ko mēs runājam par 25. gadu, es jau izminēju dēļ to, ka, lai paspētu sazagatavēt, un dēļ ko vispār kočku svinēt, dēļ to, ka, ja kūpā katrs kočku drusceitni izdara, tad par Latgolā pašā, citur Latvijā, pasaulī, mēs varam dabūt tādu stostu, kā arī mēs gribam par konkrētu lītu. Un tā doma būtu, ka mēs īsāksim 25. gadā, un tad katru gadu mēs varam izdomāt tū lītu, vierteibu, cilvēku, par ko tad vairāk tamā gadā aktualizēt un runot. Un tas, kas visu itu iedvesmoja, bija Latgolas kongresa dīna 2023. Kad svin Latgolas kongresa dīnu? Maijas aprēs, jā, 27. aprēs, kad man jau ka katru godu ar viņu vairāk arī es pīļaunu, ka jūs dažādos vītos Latgolā kočku latgaļiski padarat. Un pirms kaida laika, 11. novembrī, es aizmirsu, kā pareizi tai saucās organizācija, bet bija izdomājis svinēt latviešu mūzikas dienu un aicinot radējis, ka timā dīnā varētu spēlēt tikai latviešu mūziku, ka 11. novembris patriotiska un, un dēļ ko tai naudaņa laizīt urzemēm, ka varētu vismaz vienu dīnu latviešu mūziķiem. Un tad taisni Latgolas kongresa dīna, un tad arī rodos ideja, dēļ ko, lai timā dīnā Latvijā radējis cecējs nevarētu arī mums pašim svinēt un vairāk atskaņot latgaļiešu muziku. Dēļ to, ka, godīgi nav to, ka katru dīnu latgaļiski kaut kas skaņa radējos. Ir radējis, kur skaņa, bet kopumā nav tai. Tad itai bija ideja, ka padarēja 27. aprīļi par dīnu, kad Latvijā vairāk svin Latgolu. Un viens no veidiem, kā tu visvinkošāk darēt, un ko pagojušā, ko itamā gadā mēs sakam, vinkoši bīžok radējis aicinot atskaņot muziku latgaļiski. Taišņi 27. aprīlī. Un tai vīna ideja un diezgan vinkoša darbība, lai tad jau arī pīpildētu. Un radēju saraksts, kuri vispār atskaņoja muziku latviešu valodā un latgaļīšu valodā. Tad individuāls ēpasts katrai radēja, ka hei, mums ir 27. aprīlī Latgolas kongresa dīna un varbūt jūs varat arī kopā ar mums svinēt Latgolu, dēļ to, ka tai dīna ir visā atzīmējumos dīnu sarakstā. Un tad tos radējis, kuras atbildēja, ar tom jau tad aktivitāšu precizēšana, kas taišņi tas varētu būt. Un tai doma bija tāda, ka 27. aprīlī ir tai dīna, 24. dēļ to, ka ideja rados diezgan vēlai. 24. aprīļa tad radējis pasaka pīzadala un apīzadala. 25. aprīļī ir publiska ziņa mēdījiem, ka itos radējis pīzadala un būs tai dīna, kad vaira skaņ latgaļīšu muzika. Un tad ir 27. aprīļs, kad muzika latgaļiski vaira izskaņ Latvijā. Es nezinu, vai kāds pamanīja, ka varbūt kaut kas vaira skaņ. Viens pamanīja, bet tamā 27. aprīļā es arī braucu uz pasaukumu iedzinā, un tad jau bibliotekāre, nezinot neko, kurš tur organizē, ka mūs jau reita radējās veica, un ka mums ir radējās tik, meili. Un tad tas aktivitātes ir, ka nav viņa skaņa muzika, bet arī varbūt kaut ko vēl citu klot var padarēt intervijas ar mūziķiem vai ar citiem Latgolas saistētiem cilvēkiem, bet tā kā tībē maz laika mēs nepaspējam. Bet tas ilgums bija radējām, ka varbūt jūs varat latgaļisku skaņdarbu reizi stundē vai reizi divējos stundēs atkarībā, cik kāds radēja formāts. Un mēs arī bijām sagatavojuši speciālus svātku džinglu, un ja var tu palaist, tad arī būtu forši tis. Un neviens cits pasaukums manā dzēvē nav dabūjis tādu informatīvu atbalstu, kā itis, ka ir Star FM. Protams, mēs varam vēl kaut ko SVH. Jā, protams, mēs varam, bet ja jūs būtu laicīgāk, tad mēs būtu kaut ko vairāk izdomājuši, bet nokušā gadā jūs laicīgi sakit, un tad mēs izdomāsim intervijas, un ko radio tev arī, žēl, ka Laurim Zalānam tamā dīnā nav maiņa, viņš tur vēl kaut ko izdarātu. Kurzemes radio, ka, protams, Kurzeme arī ir gatava svinēt Latgolu atsūtīt dzīšmu sarakstu, mēs ieliksim
Un skanēs Latvijas Rādio 2. Protams, mēs esam tī, kas jau tai patīk Dīnā, un sataisēsim speciālu džinglu, kurš tīšām katru stundi arī skanēja. Latvijas Rādio 3, klasika, arī gotavi. Latvijas Rādio 5, kurim arī ir savs latgaļīšu kanāls, arī gotavi. Un itos bija radiostacijas, kuras uzreiz atbildēja. Tika palaista publisko ziņa, tad vēl viena rodēja, mēs arī gribam. Tad mēs jau vairs nevarējām jūs ielikt publiskajā ziņā, bet arī jim bija vismaz vienā raidījumā. Toms Grēviņš arī sacēja, ka šodien ir Latgolas kongresa dīna un latgaļiski atskaņoja vīnu dzīsmi. Vai tas bija vienkārši? Nebija. Bija arī Radeja, kura atbildēja namaņi, bet nejauši atbildot porējiem kolēģim, arī es saņēmu itu e-pastu un saku, piedodiet, bišķi besī, varbūt līvus vajadzētu, bet kaut kādu dzīsmu bez vārdiem gan jau varam kaut kur ielikt. Un es neko neatbildēju, paši sapratu, ko ir izdarījuši, tad tur atsavaināja, beigot tavi pīzadaļēt, un pīzadaļēt tā, ka ja vienkārši būtu pascējuši, ka jā, mēs pīzadaļēsim, tas nebūtu tāds efekts, ka tagad jutās vainīgi. Bet vienīgais, ko es uz itu atbildēju, saku, jā, droši līvus jūs arī varat svinēt. Taišņi pirms nedēļas bija līvīšu mantojuma dīna, ka arī lībīšu muziku jūs varat likt. Un tad tas, kas bija forši, ka Kurzemes radio pat speciāli taisīja video džingliņus, kuri īrunoja dzeju latgaļisku. Kā kurzemnīkim sagoja, bet arī paļaidzēja itu īkustinot. Un es jau sacēju, ka Latvijas Rādio 2 ar poši taisētu speciālu džinglu. Un, es ceru, ka arī nokušā gadā tos visus radējis, kas jau bija, un vēl citas būs gatavas timā dīnā, vismaz ar muziku simboliski kopā svinēt Latgolu. Un es ceru, ka mēs 24. gadā tam dabūsim klāt arī televīzijas, ka varbūt koč vai cilvēka bērnu timā dīnā paroda. Un tad jau 25. gadā mēs jau varam sacēt ar ideju, mēs šogad svinam Latgolu, izceļam itu vietību, paļēdzit mums, izceļ to, un tas viss ar to informatīvo atbalstu, kas bija finansiāli, ir vienkārši darbs, uzrakstēt e-pastu, sakomunicēt, tas papildu finansiāli neko eisti. Vienkārši, ja ir ideja, tad tā ir arī toļok atbalstētoja. Tā kā es ceru, ka vairs neviens nebūs, kas sacēs, ka tur bišķi besī tī latgaļīši, bet sacēs, ka jā, mēs arī svinam jūsu vieteibas, jo mēs esam vīna valsts un ar Latgolu socās Latvijā. Tā kā pazavērsim, kā iz 24. gadu, un tad uz 25. gadu būs jau konkrēts pīdolājums, kas ir tas, kas jo izceļ.